Karoči, ideja tāda, nu, nē, es tev nestāstīšu vēl ideju, bet principā parādījās projekts / biznesa. Činījāmies, ja? Liels činījāmies, tā kā gadu vairāk pat činījāmies, ja? Ar ko ir tīri labi iespēja nopelnīt, bet kā jau ar visiem tehnoloģiju startupiem, ja? Grūti vispār dabūnams, lai viņš strādātu. Bet ideja ir, un šī ideja ir ļoti, ļoti apjomīga. Karoči, man ir jāpabeidz šis CV, ko es taisu jau drīz jau būs nedēļa, tā kā es paredzēju. Jā, vienkārši jāiehausto viņš, un būs man savu tā CV mājaslapa, par ko es varu pēc tam varbūt darbu dabūt, vai vismaz vienkārši ir, jā. Kas tad par napi? Let's go, olas ir gatavas. Pēdam olas, pastrādājam pie šī projektiņa. Un tad par to, kad es vienmēr stāstu, kad vajag prioritizēt vienu lietu un mauktu tā. Šeit attiecās tieši tas pats šajā projektā. Es prioritizēju vēl projām šo YouTube un visu to, un šis projekts, kad es kaut ko daru pa starpu tam, varbūt es kopoju vienkārši tagad, bet tas vienkārši iedod man iespēju pastāstīt vairāk, parādīt, ka es kaut ko daru, kaut kas notiek, vairāk par to, ka es vienkārši eju uz džimu, taisu ēst, palkoju, skola, jā, un kaut kādu piedzīvumu, kur es vienkārši randomāju. Kad kaut ko es developoju, kaut ko es veidoju, lai činītu uz priekšu. Kaut kā, nu, jāizies šis viss pasākums ar Latviešu izaugsmes cilti un visu to, un sāks kaučot, un tā kā vairāk kaučot, un visu to. Tad visticamāk šito vajadzēs atmest. Jā. Bet ja es būšu ticis pietiekami tālu, tad visticamāk es sākšu kaučot un vienkārši fandošu šo projektu. Iespējams. Karoči, es atšķinīju šito te traki daudz visu kaut kas forši tagad arī popojas imiņš ārā un vēl nomainīt tos attēlus, traki daudz koda, bet es esmu, nu, man viņu jāhausto un tad es principā būšu pabeidzis. Bet šodien laiks ir beidzies, tā kā maucam trenēties. Trēniņš pabeigts. Maucam taisīt atkal ēst. Nesam sildīties. Es atstāju reāli tajā mikrofonē to sildīties, tā kā it is what it is. Jā, es eju uz veikalu. Nē. Jā. 3. Kāpēc?
Es tāpatām, es nopirku tik daudz lietas, bet es vienu lietu aizmirsu. Kas ir papīra rullis. Lieliski. Nu, izdzīvos. Gatavs. Ņama ir atnesta. Let's go. Vēl viena bļoda ar ēdienu. Tā ir apēsta. Tā viņš to apēdīsim. Principā. Tagad es biju veikalā, es redzēju to standu, kur bija tie auzu pieni un mandeļu pieni un viss kaut kas tam līdzīgs, ja? Un draugs vienkārši kaut ko pateica, tur neīstās baktērijas un kaut kas tam līdzīgs. Nu, nevajag garšot, indēsieties, tu zini, cik baktērija. Un neveselīgāk nav. Un, neīstās baktērijas tur toši nav, tāpēc, ka tas tāpat kā līdzīgi, kā pasterizēts parasts piens, kur nav baktēriju, tāpat arī ir tās piens, jā. Sula kaut kāda, jā. Tur nekas nav, tas viss ir sildīts un augsts tā. Bet problēma nav tajā. Problēma ir tajā, kad kāpēc auzas, no vienas puses ir veselīgas, dēļ tā, ka tur ir šķiedrvielas, tur ir šī masa, kas rēdamā, jā. Tur pienā tā nav, tur ir tikai tas saldums, jeb tas cukurs, kas ir nācis no tā. Tāpat arī tas būs ļoti strīdīgi, bet sulas, jeb kādas, tur nav šī masa, un tur ir tas cukurs palicis. Tas ir cukurūdens, principā. Varbūt kaut kādi vitamīni, bet tie arī ir pamatā tajā masā. Un tāpēc tas ir tikai viens daļa no tā, kāpēc tie pieni, ja, nav veselīgi kā tādi, ja. Lielai daļai ir pieliks klātī saldinātāji, un lielai daļai ir citas tās vielas, lai viņš tā kā pirmkārt nesasēstos un visādas tādas lietas. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tālu no dabīga, no vienas sastāvdaļas ēdieniem, tāpēc es īsti neiesaku izmantot tāds. Es nezinu, ja to arī es arī laktos nepanesu, tā nav opcija. Ja tu baigi gribi, to var taisīt mājās, bet tad tur ir tā pati problēma, ja tu izņem tās šķūžas, tās, kas tev vajadzīgs, un atstāji tikai to pienu, ja. Protams, tur kaut kāds kalcijs un kaut kas tam līdzīgs, es nezinu, kaut kas tam līdzīgs būs tur, kaut kāda minerāļa, bet, tas nav tas pats, kas ēst normāli, tā kā dzeram ūdeni. Labi, pārēdīsim šo, un, jā, tas arī viss būs priekš šī video. Ja tu vēlējies, lai es tev palīdzu savā dzīvē sačinīt šo visu bulking un uzbūvēt šos muskuļu masu, man personīgi tagad jau 2. gads, kad es šo daru, un strādājis bija mājās, nosvēros vienkārši fantastiski iet pēc plāna. Ja tu vēlējies, lai es tev palīdzu ar to visu, aiziet 1. links aprakstā, 1-1 coachingam piesakies, un 2. 3. links aprakstā ir Latvijas izaugsmes cilts, kur ir WhatsApp grupa Discord server arī katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši runājam par saviem mērķiem, dodam visiem padomus, veidojam šo atbildības sajūtu, šo cilts sajūtu, ka tu esi kopā ar kādu un ar kādiem, un tā kā tev atbildība, tu tā kā ej kopā ar cilvēkiem uz saviem mērķiem, un tas ir vienkārši fantastiski, tas ir tik labi sajūta. Tā kā es domāju, ka tev vajag pievienoties, ja tu vēl neesi pievienojies, un noteikti pievienojies tam zvanam katru svētdienu, kur es būšu ļoti priecīgs tev satikt tur. Tā kā, jā, pievienojies, bet tas ir viss. Nospied to sarkano podziņu, nospied to īšu gaisā, aizsūt savam draugam, ja tu vēl neesi to izdarījis, un nāc ar mani, izšķojamies caur atmosfērai.